Sveiki visiem tie, kas skatās. Es esmu Kullers un video parādīšu, kas ir Minecraft Joker klients V03. Tātad tas ir Joker klients, kas ir paredzēts tikai Jokeram, bet, citos serveros arī var spēlēt. Bet, citos serveros viņš neko nepalīdz. Tātad, kā kreisajā stūrī var redzēt, M burts nozīmē menu. Nospiežot menu, mums parādās, ka varam ielogoties. Tātad rakstam iekšā savu paroli. Niku, protams, nevaram izmainīt, jo niks mums ir tāds arī uzlikts. Tātad iespējams ir reģistrēties arī, skatīties, vai nav kādi update klientam un, protams, arī aizvērt šo ciet ar iziet vai arī ar escape pogu. Tātad es došos iekšā un es esmu ievadījis nepareizi paroli. Un tagad esmu iekšā. Ir iespējams mainīt statusu. Nospiežot mainīt status, es varu nomainīt uz default, admin un K+. Tad nomainīšu sevi uz default. Un parādās, ka grupa ir mainīta. Un arī čatā parādās, kad grupa ir mainīta. Tad ierakstot kaut ko čatā, rādās, kad mums ir defaultā grupa. Tātad nospiežu vēlreiz M burtu. Spiežu mainīt status un tagad spiedīšu K+, bet K+ nevaram paņemt, jo jāuzgaida vēl 12 sekundes. Tas ir tāpēc, lai jūs nemainītu grupas ik pēc 2-3 sekundēm, bet gan grupas varēs mainīt ik pēc 30 sekundēm. Tas un tā. Vēl ir linki. Ir doties uz mājaslapu, uz loterijas sadaļu. Un arī par sevi nobalsot var. Tātad loterija būs pēc 4 minūtēm, kā šeit var redzēt. Tātad nobalsošu par sevi. Spiežu vote un automātiski izlec vote. Spiežu un nobalsoju. Un spiežu balsot. Un dodos apakaļ. Tad tā. Vēl 3 minūtes palikušas, bet, to nesagaidīsim. Galvenais šeit ir redzēt, kad ir loterija. Pāršā visu loteriju spēlē. Un, kad es izlogojos, vairs to nerāda. Tas arī kā bija pagaidām viss, bet, drīzumā arī varēs caur klientu nopirkt statusu, in-game naudu, mantas. Un atjaunot loterijas laiku var tikai tad, kad parādās, kad loterija ir gatava. Tas, piemēram, ja loterija ir gatava un te aizej un saņem loterijas balvu, tad tu ienāc apakaļ, uzspied atjaunot loterijas laiku un parādās pēc cik ilga laikā, ka loterija būs pieejama. Labi, tas arī pagaidām bija viss. Gan jau ar laiku vēl kaut ko interesantu izdomāšu. Spiediet subscribe, like un komentējiet, ko vajadzētu vēl ieviest. Un, protams, arī šajā klientā ir iebūvēts arī Optifines. Tātad links arī būs uz lejupielādi komentāros. Labi, paldies!